Pazināja Angļi pa visu laukumu? Jā, bija grūti, bet emocijas tikai tas labākais. Jā, nebija viegli, vispār bija ļoti grūti skriet pa visu laukumu, bet atmosfēra deva to enerģiju. Ļoti bija jūtams tas atbalsts no mūsu faniem. Var teikt, ka tā atmosfēra kopumā bija pozitīva. Arī Angļi neheitoja, neujināja pārāk daudz. Arī viņu futbolisti šķiet, ka nebija pārāk rupi vai kaut kādi nesportiski. Jā, bija ļoti forša atmosfēra. Tieši futbola atmosfēra. Kas pietrūka, lai vidū pieturētu vairāk bumbu, jo man šķiet, ka mēs visu laiku meklējam tos slavumus? Varbūt mēs pierādām pie tās schēmas 3-5-2, kur mēs spēlējam ar 3 centra pusēm. Mēs šodien izvēlējāmies tā spēlēt, lai aizsargātu vairāk malas, bez ka viņiem ļoti stipri spēlētāji malas spēlē. Es domāju, tāda, ka mums bija tikai es un Aleksejs. Mēs divi tur vidu, viņiem bija grūti atrast to brīvu zonu. Jūs ar Alekseju spēlējāt arī ļoti daudz Andorā, vai tas nogurums, vai tā spēle ar kaut kā ietekmēja, lai šodien pietiktu vai nepietiktu uz galam enerģijas? Jā, godīgi teikt, kā es nebija tas vajagās, bet kad izgāju uz laukumu, tā atmosfēra uzreiz iedeva to enerģiju un bija spēks. Vai tas, ka pirmajā puslaikā pie mūsu vārtiem tieši bija mūsu līdzstēji, tas mainiet uz situāciju pēc tam pēc pārtraukuma? Varbūt, jā. Kādas vispār tev atmiņas paliks par šo spēli pašam? Vienkārši, ka bija Vemblijā, varbūt kaut kas īpašs, kaut kāds epizodes atsevišķis, ka nezinu, apspēlēja pretinieku. Jā, atcerēšos to momentu, kad Bellingham uzkāpa uz kāju. Tas bija ļoti nepatīkams moments, bet to atcerēšos. Jā, un atmosfēra neizmirstām. Kā komanda pārtraukums, atmosfēra, ko savā starpā runājāt, ka turpinām Aleksa vai kaut kādas īpašas arī norādes bija, ko pamainīt? Tikai labas emocijas bija, mēs viens otru izmudrinājām, jā. Tā kā nekas maleči, turpinām, pie 0-3 bija tikai labas emocijas. Ja pajautāt, vai bija kaut kādas opcijas, iespējas mums pārvirzīt spēli ilgāk uz to pusi, kaut kur pieturēt nevis savā zonā, bet kaut kur tikt uz priekšu, cik tas reāli vai nereāli? Es domāju, bija reāli, tāpēc, ka tā kā pirmajā puslaikā ielējām to standartu, ja ne tas standarts, es domāju, būtu bišķiņ citādāk spēle. Tas standarts, kāds iespējas salauza spēli? Cits līmenis, jā. Kā vārtu priekšā jutāties, un arī bija divas tāds epizodes, kur varēja Vendeli piešķirt un piespiedāmies bieži, kāda vispār pusargu loma, kas jādara tādā situācijā? Mums Enes ar Aleksu vienkārši prasīja, lai mēs palīdzām visur laukumā. Kam ir bumba, mēs skrienam pie viņa un centies palīdzēt. Vai bija iespējas būt vārtu, neskaitot Vladislavu Butkovski momentu? Jā, tur bija moments, kad es devu piespēlu Butkovski, man tur neizdevās iedot labu piespēlu un tur pasēdēja aizsargs. Alim bija iespēja iedot piespēlu Saloniekam, bet viņš izvēlējās uzsist. Es domāju, labāk, ja viņš iedotu Saloniekam piespēlu. Varbūt tur būtu labs moments. Tagad līdz nākamajiem mačiem ir jāgaida, bet kā tu domā šajā grupā? Tagad spēlējām it kā visvājāko, visstiprāko komandu Albānija, Serbija. Ir mūsu kaut kur plautiņā, var aizsniegties? Es domāju, mājās 100% var cīnīties pa punktiem. Kā pats vispār uzskati, vai ir kaut kāds progress, vai jūtat katru spēli, treneri idejas labāk saprotat? Jā, protams, gribam spēlēt futbolu, ne tikai... šodien bija grūti spēlēt futbolu, jā, bet tā centamies spēlēt futbolu. Var teikt, ka mikroklimats iekšējais kaut kādas tādas sajūtas draudzība ir ļoti augstā līmenī? Jā. Mēs otru jūtam labi. Iespējams, tev ilgi mocīs ar šo jautājumu, draugi, paziņas, radinieki, arī žurnālisti par sitienu pa pustukšiem vai gandrīz tukšiem vārtiem. Ko varu pateikt? Domāju, ka drusciņ pazaudēju arī vārtus, jo bija tā ātrā situācija un vispār šoka biju, ka bumba nonācis pie mani. Bet, protams, no manas perspektīvas, es domāju, ka varēju gūt vārtus trapīt tur, bet varbūt drusciņ vajadzēja arī paskatīties, kur ir vispār vārti un kas notika pātri. Šoks tāpēc, ka tas ir Vemblijs daudz līdzjutēji, vai šoks tāpēc, ka negaidi kļūdu no Angļu superprofesionāļiem? Kāpēc šoks? Varbūt vairāk, tāpēc, ka negaidīju to kļūdu. Kā viss tā notiks, ka skrēju līdz galam, ka ticēju, ka tur varu kaut kā bumba var nonākt pie mani, bet jā, kaut kā varbūt ne līdz galam biju gatavs. Kad pirmo reizi ieraudzīju video vai vismaz attēlu ar to sitienu pozīciju,
Kurā brīdī? Jau pārtraukumā vai pēc spēles? Pārtraukumā mēs iegājām ģērbtuvē un treneris uzreiz kliedza, lai izslēdza to televizoru, lai neko tur neradītu. Bet jā, paskatījos. Bet arī no manas perspektīvas es jau no spēlēs uzreiz varēju sev pateicu, ka jā, moments, kur varēja iesaistīt. Par šo momentu vēl viens jautājums, vai jau tagad pagulāt pajūkot pēc spēles, vai kaut kādas tīziņas atnākt? Nē, pagaidām pat neskatījos telefonu tā līdz galam, kas tur notiek. Tagad vēl parunājam ģērbtuvē ar čaļiem un kaut kā tas haotiski viss notiek vēl nesanāca. Tagad domāju, ka viesnīcā brauksim un jā, apsēdīšos un tad jau paskatīsim, kas tur notiek. Labi, metam malā šo epizodi kopumā daudz izskrējies, daudz pacīnies. Bija kaut kādas vairākas epizodes, kad tu biji tādā uzmanības centrā. Pastāsti, kā jūties divcīņās ar viņu ražanajiem aizsargiem? Varbūt pat pateiktu, jā, protams, ka bija grūti, pēc ka Anglija daudz kontrolēja bumbu, arī bez bumbas vajadzēja daudz skriet, un dažreiz arī sanāca tā, ka bumba lidoja pie manis, bija tādas nogurums, bet nekas, es jau pirms spēles pateicu, un visi mēs pateicam, ka tas ir normāli šajā līmenī un būs grūti, bet cik ir vajag visu atdot uz laukumā, jo tāda spēles var būt pirmā un pēdējā mūsu karjerā. Un tā paspēlē, domāju, ka drusciņ vairāk man būs bumbas, jo arī tāds bija spēlēs plāns. Ja mums aizsargiem ir bumba, spēlē būs centru uz uzbrucēju, un tur jau man vajadzētu tur vai polu, vai apstrādāt bumbu un palīdzēt komandai, lai viņi varētu arī iziet no aizsardzības. Bet daudz spēlējam arī uz malam, un Krišjānis šeit arī ļoti labi spēlēja ar kājām, un tādas labas piesakaras devā. Tā kā vēl drusciņ bija iespēki, ka vēl kādas 10 minūtes varēja paspēlēt, bet, protams, nekādi jautājumi nav, arī labi sev pieradīja Andora, un vispār par pēdējām spēlēm varu viņu atzīmēt, ka 100% labi var palīdzēt mūsu izlasē un kā normāli, kā treneri arī viņam iedeva šansi. Principā atmosfēra ir diezgan draudzīga, kā tribīnēs tā laukumā, kaut arī dažas atsevišķas epizodes Černomordis, man liekas, arī tu gāji aizstāvēt, parunāties. Varbūt arī mums aizskatīs pastāstīt aizkulises. Jā, bija interesantas epizodes arī pirmajā puslaika, kad tur ar Bellingamu 2 reizes mēs kaut ko nesadalījām un tur kāds uzkritulis viņam. Nelabi viņš man pateica, bet uzreiz viņam arī tā pati atbildēja un nezinu, vai to varu teikt. Var arī pateikt, vai tie ir tie paši vārdi, par ko La Ligā noraidīja, kad vēl analizēja un strīdējās par to, ko tieši kaut ko līdzīgi. Kaut ko tādu pati, bet pārējie spēlētāji arī varēja atzīmēt, ka labi runāja un arī mums palīdzēja, un dažreiz arī, kur bija kaut kāds fouls vai kontakts, viņi arī normāli saka, jā, bija fouls, bet tiesnesis neiedeva. Labi, ļoti pozitīvi un ir redzams, ka uz laukuma respektēja mums arī un solidi arī Atbalstīgi? Jā. Futbols ir tik ļoti globalizējies, vai var teikt, ka pa 10 gadiem arī tu jau sen esi izlasē, ka arī Latvijas futbols tik krietni labāk pārvalda angļu valodu un var daudz vairāk gan ar tiesnešiem, gan šajā gadījumā ar pretiniekiem, kā savā dzimtajā valodā komunicēt. Vai varat arī tos pašus lamu vārdus labi zināt angļu valodā, vispār kopumā angļu valodu? Var teikt, ka tas šajā ziņā arī latvieši var teikt pielīdzinājušies Rietumē Eiropai? Jā, protams, ka normāli arī visu runājot saprotam angliski un arī daudz komunicēt. Nezinu, vēl līdz galam saprotu to jautājumu. Teiksim, pirms 10 gadiem varētu tikpat veiksmīgi ar angļu valodu, ar pretiniekiem ar tiesu? Es taču to nevarēju. Par to ir stāsts? Jā, man pirms tam nebija, kamēr neizbraucu uz Koreju, man nekad nebija tā kā ļoti laba angļu valoda, bet tagad atnāca, jo dzīvoju tikai angļu valodā tur visu laiku. Un, jā, nav problēma, bet tā un tā Ankrī viņi ļoti ātri runā un dažreiz arī nesapratu, ka man bija intervija, viņi kaut ko prasēs, bet nav līdz galam saprotu, ka viņi grib no manis. Vēl par tu jau it kā nokomentēji par to, ka bija tas plāns, ka aizsargi piespēlē tavā virzienā, bet vai tev nešķita, ka pārāk bieži un ka tas
tas risinājums allaž ir viens un tas pats, un ka mēs neizjām no aizsardzības caur īsām piespēlēm, caur flangiem tik bieži, jo pat esmu redzējis tādas piespēles, ka tu 1 pret 3 esi palicis, un tad diezgan grūti un bezcerīgi atstāt to bumbu mūsu rīcībā. Jā, bet kaut kādas situācijas, domāju, ka tā bija vienīgā izvēle, jo Anglijas izlase arī labi mūsu presoja, un tā kā var patikt, ka varējām arī sev atvest golu, jā. Tā kā pēc tam, protams, kad jau bija 2-0, nu tad jau sākam drusciņi spēlēt vai 3-0, jau neatceros. Tad drusciņi jau sākam tur saglabāt bumbu, samainīt malu, vēl kaut ko, un domāju, ka arī mūsu plāns bija tāds, pirmās 15-20 minūtes galvenais neiedot viņam tā kā uzreiz iesist, jo tad būtu vēl grūti. Es domāju, ka labi tā kā to arī pirmo puslaiku nokontrolējam, arī bijām visur tuvu, nedevam viņam daudz vietas. Arī uzbrukumā domāju, ka tā kļūda man bija, pēc tam mēs izgājām vienā pret uzbrukumā, kad Zirinkovs, ja būtu labāk man iedevis to paustu bumbu, nu kaut kādas savas maziņas iespējas, protams, tas pēdējais pās tur iesiti un kaut kādas tas iespējas ir. Nu, es domāju, ka spēlējot pret Anglijas izlasi tā un tā kā kaut ko jau izdarījām, tā kā arī, protams, ka visu laiku ir kur augt un vajag tā kā tagad neslabināties un skatoties uz to spēlē, tā kā augt vēl tālāk, jo vēl būs interesantas spēlēs un arī vajadzēs vairāk kontrolēt bumbu un sagatavot tos momentus, lai iesiet golu. Vladislav, vienā vārdā pēdējais sapnis jā vai nē, vai šonakt sapnī redzēsi, kā tu tajā epizodē tomēr gūsti vārtus? 100%. Ne tikai šonakt, vēl pāris nakti tā būs. Bet nekas, vajag strādāt tālāk un jau pa sevim tā kā neieredzu, tikai jau tā nebija pirmā reize, arī atceros Polijā tādas patas situācijas, ko es vēl varu pateikt, vajag strādāt, iedos Dievs un nākamreiz, lai tā situācija var attiest. Pirmkārt, vēlos pavaicāt, tevi nomainīja, vai tas bija savainojuma dēļ? Es nezinu, es gribētu domāt, ka tas bija savainojuma. Tas bija pēc Bellingama Jā. Tu esi redzējis video, vai tavuprāt tā nebija otra dzeltenā? Savu neesmu video redzējis, bet cik es dzirdēju, Soliņa teica, kad redzēju apkārt, tur bija otra 100%. Domā, kaut kāda autoritāte nostrādāja? Bellingama grūti noraidīt? Visticamāk negribēja atstāt Angliju mazāk. Grūti teikt, varēja tiesnesis parādīt dzeltenu, un tad, ja kas vārds būtu atcelts. Pats dusmīgs vai normāli reaģē uz tādām situācijām? Neko darīt, tas ir futbols. Visi grib uzvarēt, gāja divu cīņās, trāpi kājām. Par spēli kopumā, atmosfēra, futbols, jūties, pēc 0-3 nedrīkst prasīt, vai jūties laimīgs, bet apgarots. Jā, atmosfēra vienkārši fantastiska. Emblijā uzspēlētas laukuma kvalitāti. Tas ir iespējams labākā pasaulē, kāda ir. Tāpēc emocijas bija fantastiskas. Vien brīdi bija sajūta tā, ka būtu sapnī uz lauku. Es varu pateikt tā, ka skatītāji bija vairāk nekā iedzīvotāji Liepājā. Jā, tas vien parāda, ko te nozīmē futbols. Mūsu līdzteļi, pirmais puslaiks pie mūsu vārtiem, skaļi pastāstīt, cik dzirdēja, vai bija tik ļoti spēlē, vai tas palīdzēja? Visi cieņas skatītāji. Spēlēs baigi nedzirdēju to, bet visi cieņi, ka tik daudz ieradās, 2000 domāju, visi sektors pilns. Tikai pateikt mūzika, paldies. Vēl par futbolu mazliet pastāstīja, kas trūka, lai mēs biežāk būtu ar bumbu, lai mēs tālāk tiktu no saviem vārtiem ar to bumbu. Grūti teikt, varbūt kaut kur sasteidzām, nemainījām. Vajadzēja varbūt vairāk mainīt malas, jo viņi ļoti šauri spēlēja, un otrs malas bija brīvs, un pasteidzām spēlējot uz priekšu, vienkāršāk garo piespēlēt. Būtu lielāka pārliecība, samainīt malas, jo tad mēs samainījām malas, tad arī kaut kādā uzmanības izveidots. Varbūt es kaut ko esmu piemirsis, bet šķiet, ka tevi 1-1 īpaši Anglija neapspēlē. Kā jūties pret viņiem tieši šādās epizodēs, kad ir jāspēlē 1-1, kad viņi iet uz apspēlēšanu? Man īsti tādas situācijas nesanāca, kad es biju centra aizsargs, tāpēc ļoti labi, ka nepagāja. Krišjāns Zviedrs, kā esat sajutuši viņu kā vārdsargu komandā? Tev, protams, kluba biedrs tādās nevieglāk, bet kopumā pirmā spēle. Jūtos ļoti droši viņu vārtos, kur vajag iziet ārā uz garajām piespēlēm, kur balsts nospēlē. Kā redzējāt, arī izvilkums pārkomentos laukajā spēlē. Sportisti nekad nedodas ar laukumā ar domu par zaudējumiem un tam līdzīgi, bet 0-3 tavuprāt, vidēji, labi, slikti. Ko gaidīja pirms spēles? Spēles es gaidīju, ka mēs uzvarēsim. Mērējām laukumā, kur pretinieki ar domu, ka mēs uzvarēsim. Tāpat arī, kad mēs ar Rūdijas tenisi spēlējām, gāja laukumā. Tikai ar domu, ka varam uzvarēt šo spēli.
uztaisīt sensāciju. Slikts rezultāts. Pats pret Angļiem esi guvis arī vārtus, ne tik bieži sit vārtus, golus, bet pirms šīs spēles tu atcerējies un bija kāda klusā doma, kāpēc vēlreiz neatkārtot par šo? Es biju redzējis, ka LFF ielikus video rullī, kur es biju iesaistās, bija patīkami atcerēties.